19. februārī Daugavpils novada domē viesojās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Einārs Cilīnskis, kurš par vienu no savas darbības prioritātēm ir izvirzījis tikšanos ar Latvijas pašvaldību vadītājiem, lai klātienē ar novada priekšsēdētājiem pārunātu pašvaldībām aktuālus jautājumus. Ministrs Einārs Cilīnskis atzīmēja, ka līdz šim ministrijai ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Latgales pašvaldībām, kā arī ar Latgales plānošanas reģionu. Tikšanās sākumā Daugavpils novada domes attīstības nodaļas vadītāja Vita Rūtiņa sniedz ieskatu novada attīstības stratēģijā, kā arī iepazīstināja ar būtiskākajiem novadā īstenotajiem projektiem. Novada pašvaldības izpilddirektora Vanda Kezika iezīmēja situāciju Daugavpils novadā, uzsverot, ka tas ir viens no lielākajiem Latvijas novadiem un tajā nav nevienas pilsētas, tikai lauku teritorijas. Tāpat Vanda Kezika uzsvēra, ka izņemot sadarbības projektus, novadam nav citu attīstības iespēju, turklāt joprojām ir aktuāls jautājums par dažādu infrastruktūras objektu attīstību. Atbildot uz novada pašvaldības jautājumiem, Einārs Cilīnskis informēja, ka infrastruktūras uzlabošana reģionos ir ministrijas darba kārtībā, taču jāņem vērā, ka valdības darbība noris saskaņā ar Nacionālās attīstības plānu, kura vadmotīvs ir izaugsme, tāpēc liela daļa līdzekļu tiek virzīta jaunu darba vietu radīšanai, tātad uzņēmējdarbībai. Lai pilnīgāk izprastu infrastruktūras problēmas reģionos, ministrs tuvākajā laikā plāno tikties ar satiksmes un zemkopības ministriem. Einārs Cilīnskis arī uzsvēra, ka pašvaldībai jāturpina vērst uzmanību uz pārrobežu projektiem un aktīvi jāmeklē inovatīvi risinājumi. Piemēram, pamatojoties uz novada dabas daudzveidību, jāizmanto Eiropas Savienības LIFE programma, kas atbalsta vides un dabas aizsardzības projektus. Tuvākajā laikā tiek plānota arī plašāka Latgales pašvaldību konference, kuras laikā tiks pārunātas esošās Latgales attīstības programmas priekšrocības un trūkumi. Neraugoties uz neseno valsts kontroles paziņojumu, ka plānošanas reģioni neliederīgi izmanto finansējumu, ministrs vairāk kārt uzsvēra pašvaldību un plānošanas reģionu sadarbības nozīmīgumu. Laikam ļoti detāli nāksies iepazīties nākošajā nedēļā, kad būs šis jautājums Saeimas komisijā, bet šķiet, ka tomēr šis viedoklis, pirmkārt, tas publiskais viedoklis, kas nāca, viņš drusku pārspīlē to atzinumu, kas bija pašā valsts kontroles ziņojumā. Tāpēc varam negluži atbalstīt vismaz to publiski teikto daļu. Noteikti, ka katras iestādes darbs ir uzlabojams, un valsts kontrole vienmēr atrod lietas, kas būtu uzlabojams, bet teikt, ka plānošanas reģioni būtu, tādi likvidējami vai tam līdzīgi, tas laikam būs kaut kāds tās neveiksmīgs izteikums sanācis. Vizītes laikā Einārs Cilīnskis skaidroja, ka ministrija turpinās iepazīties ar aktuālajām problēmām reģionos un ka Latgales rīcības plāna ieviešanas laikā gūtā pieredze un zināšanas noteikti tiks novirzītas līdzīgu pasākumu īstenošanai arī citviet Latvijā.